šodien beidzot ir tā diena, kad mēs saskrūvēsim mūsu mazulīšu mēbeles. Tūlīt pie manis atnāks Estere. Izdomāju viņai uzticēt šo darbu, jo viņai ļoti patīk skrūvēt mēbeles. Šeit jūs varat redzēt, mums stāv 3 kastes, kurās ir pati gultiņa. Un šeit stāv 3 kastes, kurās ir pārtinamais galds ar atvilknēm. Tā kā gaida mestrīti, un tad jau sāksim darboties. Šeit jūs varat iepazīties. Tā ir Estere. Sākām atpakot kastes, tad mēs izņēmām mēbelītes, salikām visu pa detaļām, un pēc tam jau skatījāmies instrukcijā un domājām, ka varētu sākt skrūvēt, bet tad man Estere uzdeva tādu jautājumu. Mums ir kaut kādi mini āmurīši vai kaut kas? Baigi nav īstenībā tādu lietu. Vienīgais, ko man mājās izdevās atrast, bija tāds mini kabatas izmēra skrūvgrieznītis, kas vairāk derētu rotaļlietu izjaukšanai, nevis mēbeļu skrūvēšanai. Un jā, kaut kā mēs ar viņu iesākām skrūvēt, bet drīz vien sapratām, ka tā lieta neies ar tik mazu skrūvgrieznīti, jo tiešām bija ļoti grūti ar viņu darboties. Un tad jau mēs izdomājām braukt uz depo. Šeit mums arī pazuda kaut kāda skrūvīte neliela, bet ātri vien mēs viņu atradām. Tad jau turpinājām paskrūvēt un tad devāmies. Braucam uz depo. Iznācām ārā no depo ar tādu uzvaras sajūtu, un mēs tikām pie tā, pie kā mums vajadzēja tikt. Un tad sāka riktīgi gāzt lietus, mēs skrējām uz mašīnu, un drīz vien jau bijām atpakaļ mājās un turpinājām skrūvēt. Pastāsties, kā tu jūties? Man ir nedaudz karsti, bet viss piedrās pie lietas, mēs gaidām garšīgas pusdienas. Jā, mēs esam pusceļā. Mēs dabūjām skrūvgriežņus, un tagad visa lieta notiek daudz ātrāk. Citādāk ar mazām rociņām un gariem nagiem nav labi, bet komandā ir spēks un mums ir tīri labi. Varbūt šodien pabeigsim. Vispār es ļoti apbrīnoju Esteri par viņas pacietību, par to, ka neskatoties uz kaut kādām mazām pieļautām kļūdiņām, viņa tiešām spēja saglabāt mieru un visu turpināt. Šeit jau gultiņa sāk izskatīties pēc gultiņas. Jā, labdien, paldies jums liels, jauku dienu. Taram, pusdienās! Kurjers atbrauc tieši laikā, jo mums tik ļoti jau gribējās ēst, mēs paēdām. Un tad jau ķērāmies atkal pie skrūvēšanas, salikām tapiņas, ielikām atvilkni. Man ļoti patīk, ka šī atvilkne aiztaisās ar soft klausu, ka viņa neatdaudzās svarot ciet. Un šeit jau, jūs varat redzēt, gultiņa sāk izskatīties pēc gultiņas. Un te jau drīz vien mēs to arī pabeidzām. Mēs pabeidzām, labi, drīzāk Estere pabeidzām. Mēs ielikām arī madracīti. To arī pašas šuvām, protams, ļoti ilgi. Un ko atvilkni. Man ļoti patīk. Un pastāst Estere par šīm redilēm, kā viņas ir domātas. Tad šī ir ļoti īstenībā ilgfunkcionāla gulta reklāma, īstenībā, jo šis ir sākot ar zīdēnīša vecumu. Kad ir lielāks bērniņš, pārskrūvējam vienu līmenīti zemāk, un kad ir vēl lielāks bērniņš, pārskrūvējam vēl zemāk, lai bērniņiem mazinās kritiena risks un traumu risks, un var līdz pat, es teiktu, 3 līdz 4 gadus veciem bērniem mierīgi un ļoti minimalistiska, ļoti estētiska un vienkārši wow. Skatāmies, ko mums partneri sagādājuši. Šis ir cerībā uz nākotnes sadarbību ar IKEA. Bet skatāmies, ka mūsu draugi mums ir iepakojuši. Galīgi negaidījām šo dāvaniņu. Wow, cik jauki! Kartons! Paldies, ziema vēl tālu, bet šī vasara ir tik vasarīga, ka varbūt kartons kurināšanā noderēs arī šovasar. Wow, cik skaisti! Paldies! Noderēs ikdienā! Kaut ko ar bišķiņu rūpniecības pūkļi palikuši, bet tas nekas mēs nedusmosimies daudz. Izglītojoša grāmatiņa. Bērniem lūdzu neļaut kāpt uz mēbelēm. Šo mums vajadzēs ļoti. Cik skaisti! Cik daudz mazas detaļas. Te ir kaut kas. Kas tu? Manikīrs arī nav problēma celtniecībā, ja kāds domāja, ka ir. Tā nav. Ļoti daudz dēlžu. Pagaidām. Mums ir ļoti daudz dēlīšu. Paldies IKEA par tik daudz dēlīšiem. Cerams, nevienu detaļu netika aizmirstam.
Godīgi, draugi, sakot, šīs procesa aizņēma gandrīz visu dienu, bet rezultāts ir to vērts. Ja mājās nav āburu, var arī šādi. Nu, skaisti. Šodien izlikšos par IKEA produktu speciālisti, ja? Bet par gultiņu es jums pastāstīju, ja? Tātad dažādi līmenīši. Šo jūs neredzējāt, ir arī atvilkne. Man ļoti patīk, kad ir ietilpīga atvilkne. Jā, un kamēr mēs būvējām, jums liksies, ka šī par dīvaino vietu šeit apakšā. Bet kā jau es minēju, šis ir domāts vēlāk bērniņam augot, palaist zemāk šo te guļas vietu, bet mēs izdomājām ģeniālu risinājumu. Respektīvi, kamēr gultiņa stāv šajā līmenī, pa šiem caurumiem roka mierīgi iet iekšā, līdz ar to šeit var pielikt pilnu apakšu ar pamperbiksītēm, kas noteikti ir nepieciešams būtiski turpat. Laiks, draugi, no Esteres ņemiet par labu. Nerunāju no pieredzes pagaidām, bet mēs esam ģeniāli izdomājušas. Un, respektīvi, visu laiku kā ir nepieciešams, jo viņi ir nepieciešami katrā malā visur. Šeit pielikt pilnas rezerves ar pamperbiksītēm, kurus viegli var tikt klāt, izņemam, lietojam, brīnišķīgs pielietojums. Tātad par šīm redulītēm, man liekas, mēs jau stāstījām, bet jā, tātad vēlāk, kad bērniņš augs, gultiņa laižas lejā, pieliekam jaunas redules šo redeļu vietā. Un tad ir mūsu jaunais produkts, ar ko mēs tikām galā vēl aptuveni 4 stundas vēlāk, bet viss kārtībā. Tātad augšņa, pārtinamais galdiņš, arī vieta sedziņām, bērniņam, pamperbiksītēm, pudrēm, smērītēm, visam iespējamam. Tālāk mums ir nākamais stāvs. Atkal rezervas vieta pamperbiksītēm. Tās vajadzēs daudz un dikti, tāpēc ir vieta vēl un vēl visur, ja? Tad šis, draugi, nāk arī ārā. Nezinu, kāpēc tik tālu nenāk un tad kaut kā gāžās, bet, viss kārtībā. Acīm redzot, nevajag tik tālu stumt. Īstenībā šo vajadzēja apgriezt otrādi. Tāds galdiņš, kur arī saliekam lietiņas, ja nepieciešams, un ir plānā, ka pēc tam kāds kāps šajās atvilknēs. Tur ir redzami caurumiņi, kur var pieskruvēt pie sienas. Bet, ja jūs dzīvojat īrētā dzīvoklī, nebojājiet lūdzu sienas. Nākamais mums ir viena liela atvilkne. Tur ir ļoti daudz vietas. Un tad ir viena mazākā atvilkne, vienkārši, lai būtu atkal estētiski un savienojums ar abiem šiem te matching setiem. Tad viņa ir nedaudz mazāka, bet tikpat. Viņa nav tik klusa kā šī, bet mēs vēl esam procesā noskaidrot, kas ir par problēmu. Bet ņemot vērā, ka taisījām mēs divatā, es teiktu, ka ir brīnišķīgs, izcils rezultāts. Atsauksmes vecāki varēs sniegt vēlāk, kad bērniņš būs klāt un būs pielietojums. Es ierados šeit pusdivos ar pusdienu pauzīti, ar depo pauzīti. Ir pulkstens, pastīsimies, 9:00. Estere ir ļoti pacietīgi uz mēbeļu skrūvēšanu. Šī ir mana terapija. Ja jums vajag, Droši, jā. Kontaktus atstāšu aprakstā.